Kopš pirmdienas nakts notikumiem, kad dalībnieki kopmītnēs dzēra un pīpēja un 4 uz laiku atstādināti no mācībām, Okartas akadēmijā iestājies vēstuļu laiks. Dalībnieki saņem vēstules no ģimenes locekļiem un skatītājiem un raksta paši. Es viņai uzrakstīju vēstuli. Jā. Tagad, Viņā vienkārši bija 98% grūzes. Bija tur gruzons, jā. Bet, ik pa laikam jau uznāk kaut kādas grūzes. Jāpārvar vienkārši. Pāriet, tad ir normāli. Tad viss atkal aiziet vecajās labajās sliedēs. Savu vēstuli draudzenei Marks nenosūtīja, bet saņēma vēstuli no viņas. Viss kārtībā. Balsteņi, paldies par vēstuli, kad iedevāt. Man ir ļoti laba sajūta vienkārši. Es biju vienkārši mazliet uztraucies. Nav jau tā, ka es tagad jūtos tā, ka viss ir lieliski, bet mans lielākais uztraukums tā nomazinājās. Es biju ļoti satraucies par vienu lietu, bet laba sajūta tagad ir ļoti. Tagad izlasīju vēstuli, viss kārtībā, esmu ļoti laimīgs, ka viss ir ok tajā jomā ar draudzeni. Viss ir kārtībā. Es domāju, ka mums nekas slikts nav. Raizes par attiecībām ar Danu Marekam sākās pēc 4 baltu kreklu apmeklējuma nedēļas nogalē. Tur viņš satika Danu, un Andris Ērglis pat piedāvāja jauniešiem apmesties VIP numurā. Tomēr Dana kategoriski atteicās. Viņai ir savu principu, un es pilnībā, viņa nebūtu man meiteni, ja es nezinātu, kāda viņa ir. Es pilnībā respektēju to, ka viņa nevēlējās nākt. Galu galā es biju pēc 4 baltiem krekliem pats tā kā ļoti labi. Es esmu laimīgs, ka viņa neatbrauc. Tas ir ļoti labi. Un, tā ir viņas izvēle.